3, 2, 1. Mūsu šī gada pirmais video demo ir gaisā. Devāmies uz saimniecību Latgalē, lai demonstrētu salmu pūtēju un barības dalītāju Makheilu C460. Liekam jaunu rulli iekšā un rādam jums, ko tad šis agregāts spēja izdarīt un kā viņš darbojas. Lieta numur 1 – salmu pūšana. Ar šo agregātu variet izveidot mīkstu un patīkamu pakaišu klājumu saviem lopiņiem. Lai arī šis agregāts pamatā ir paredzēts tam, lai ar viņu strādātu zem jumta, vēlējāmies jums parādīt, ka arī zem klajas debesis viņš pilnībā pilda savu funkciju. Jaudas viņam pietiek, lai aizpūstu salmus maksimums 18 metru attālumā. Lai arī demonstrējumā mēs šeit likām pa vienam rullim, principā agregātā var ielikt 2 ruļļus, katru 1,2 metru diametrā. Kā mēs noskaidrojām un kā jūs redzat, darbojoties ārā jāņem vērā vēja virziens, vai arī jāieslēdz agregātam otrais ātrums. Minimālā traktora jauda, kas nepieciešama šim agregātam, ir aptuveni 70 zirgspēki. Makheila C460 ir elektroniska vadības sistēma, kas ļauj agregātu kontrolēt no traktora kabīnes. Pavēršam skatu atpakaļ un redzam, ka viss jau vienmērīgā salmu klājumā. Uzmanību uz skābsiena ruļļu dalīšanu. Kā jau iepriekš redzējāt, sistēma vienkārša. Liekam iekšā rulli, taisam visu ciet un kopā ar saimnieku ejam uz traktora kabīni demonstrēties. Pēc salmu pūšanas, barības dalīšanu bijām iesākuši ar pirmo ātrumu, taču, kā jūs redzat, tas ir par lēnu un tāpēc gājām šo situāciju labot. Ātrumu pārslēgšana šim agregātam notiek mehāniski, izkāpjam ārā, aizējam, pārslēdzam sviru un tad dodamies atpakaļ uz kabīni un, kā jūs jau redzat, šeit jau ir pavisam cita jauda un citi ātrumi. Kas ir būtiski arī Latvijas apstākļiem, tad šīs agregāts spēj lieliski tikt galā arī ar sasalušiem skābsiena ruļļiem. Un, kā jau ierasts Makheila agregātiem, tad arī šīs Makheila C460 ir izstrādāts tā, lai izturētu intensīvu lietošanu un vissmagākās darba slodzes. Ja jūsu saimniecībai nepieciešams šis agregāts, tad droši sazinieties ar Valtek tirdzniecības pārstāvjiem visā Latvijā. Un jūsu ganāmpulks noteikti šo agregātu novērtēs ar pluszīmi.